Vai tu gribi, lai tavs vīrietis kļūtu traks aiz vēlmes pēc tevis? Runāsim šobrīd par sievietes seksuālo enerģiju. Un šis video būs vērtīgs tām, kuras tieši konkrēti vēlas paaugstināt šo savu seksualitātes enerģiju. Es esmu sagatavojis meditāciju, lai paceltu sievietes seksuālo enerģijas līmeni. Būs karsti. Un palielināsim šo enerģiju, pateicoties meditācijai. Noteikti katra sieviete dziļi iekšēji dvēselē vēlas, lai viņas vīrietis viņu dievinātu un ļoti, ļoti stipri vēlētos. Lai vīrieša acīs būtu uguns, kaisle un viņas sirds stipri daudzītos no karstas nakts, un lai vīrietis pamanītu tikai un vienīgi viņu vienīgo. Gribētu viņai sniegt neticamu apmierinājumu. Un ja tev ar vīrieti ir tieši tā, tad es par tevi ļoti, ļoti priecājos. Bet spriežot pēc pieredzes, klientu un sekotāju pieredzes, tā, diemžēl, nav visiem un nevienmēr tā notiek. Tāpēc pēc kāda laika attiecībās vīrietis kaut kā atslābst, zaudē dabisko interesi, savas partneres, kaislīgas un karstas naktis aiziet kaut kur pagātnē, tā vietā atnāk rutīna un ikdiena. Vīrietis sāk uztvert sievieti kā dzīvokļa, mājas, kaimiņieni un pakāpeniski attālinās, izvairās vispār no viņas un jo biežāk aizskatās uz citām skaistulēm. Vai pazīstama ir šāda veida situācija? Ko tad lai dara? Steidzami tev jāņem šī situācija savās rokās un steidzami tev vajag paaugstināt savu seksualitātes līmeni. Jo pēc principa spogulis vīrieša attieksme pret tevi ir atkarīga tikai no tavas apziņas stāvokļa. Un ja tavs vīrietis ir kļuvis tāds augsts, tad tā ir tava atbildība. Un tāpēc priekš tevis esmu sagatavojusi īpašu meditāciju, kura ātri paaugstinās tavu seksuālo enerģiju, un tu kļūsi par neticamu vēlamāko sievieti un super pievilcīgu sievieti priekš sava mīļotā vīrieša. Priekš tā, lai šī konkrētā meditācija nostrādātu ideāli un perfekti priekš tevīm, atkārtot obligāti šo meditāciju kā minimums 21 dienu. Tas ir ļoti kritiski svarīgi. Ja tevi interesē vispār darbs ar enerģiju un domu spēku, un tu vēl neesi piesakojis manam kanālam, tad steidzami spied pogu piesakoties un obligāti spied pogu zvaniņu, lai nepazaudētu supervērtīgo blogu. Kas ir seksuālā enerģija? Tā ir tāda kaislīga dzīves enerģija un radošuma enerģija. Tā ir baudas un relaksācijas enerģija. Tā dod tev vēlmi dzīvot un radīt. Tā arī dod neticamu pievilcību, harizmu un apbrīnu. Un ja sieviete ir augsta seksuālā enerģija, tad pie viņas vīrieši vienkārši paši pievilksies klāt, jo viņa būs pati kā magnēts. Viņa būs pati tāda visvēlamākā un sieviete uz pasaules. Apkārt viņai vienmēr būs daudz cienījamu vīriešu. Un tieši tāpat arī otrādi. Ja sieviete ir zema seksuālā enerģija, kāda lai sieviete skaistula nebūtu, vīrieši vienkārši viņai ies ar līkumu, vīrieši vienkārši viņu nepamanīs. Un pats biežākais simptoms, ka sievietei šī seksuālā enerģija ir ļoti zema, tad, kad sieviete pati negrib seksu. Viņai tas nesagādā apmierinājumu, vai arī viņa uzskata, ka tas ir kaut kas nepareizs. Viņa negrib savu vīrieti. Viņa ir aizvērta, viņa ir augsta, ierobežota, un interesanti ir tas, ka sievietes dabas slieksnis katrai ir absolūti dažāds. Kādai no dabas ir augsts līmenis, un kādai no dabas ir zems līmenis. Bet tev absolūti nav nekāda problēma, jo seksuālo enerģiju var uzterenēt un pastiprināt ļoti daudzas reizes. Un šodien iedošu tādu uzdevumu, ar kuru jūs iepazīstināšu, un tā būs tieši novirzīta uz seksuālās enerģijas paaugstināšanu. Tu varēsi paspēcināt savu seksualitāti, kļūt par īstu magnētu priekš vīrieša. Tu sāksi baudīt savu ķermeni un tuvību ar vīrieti. Un tev tas sagādās milzīgu apmierinājumu. Bet pirms mēs vēl turpinām un ķeramies klāt pie šīs meditācijas, gribu tevi iedvesmot un vērst uzmanību uz tām sievietēm, kuras ir izšķirušās ar savu mīļoto vīrieti. Nav svarīgi, kādu iemeslu dēļ tas ir noticis. Tam absolūti nav nekādas nozīmes, vai tu pielaidi kļūdu, vai arī viņš aizgāja, piemēram, pie citas sievietes. Tavos spēkos ir visu izlabot, viņš atkal tevi iemīlēs,
kā puika nepārtraukti zvanīs tev, gaidīs tevi pie durvīm un apdāvinās tevi ar ziediem. Un vai tu gribi uzzināt, kā to izdarīt, tad obligāti pārēj uz manu mājaslapu www.ligadunovska.com un noteikti noskaties bezmaksas webināru. Tā ir bezmaksas informācija, kā iegūt sievietes laimi bez skandāliem, histērijām, manipulācijām un asarām, caur mīlestību un cieņu pret sevi. Un vietu skaits uz kursu ir ierobežots, tāpēc noteikti pasteidzies, un links būs norādīts zem šī video aprakstā. Vai arī meklē profila augšgalā. Un tagad tevi sagaida spēcīga meditācija Pacelsim sievietes seksuālo enerģiju. Sagatavojies, iekārtojies ērti, ieslēdz austiņas un mēs sākam. Es esmu valdzinoša, maiga, pievilcīga sieviete. Es patiesi baudu sevi. Man tik ļoti patīk mans vilinošais un sievišķīgais ķermenis. Es esmu neticami skaista. Mans vilinošais un mans valdzinošais ķermenis ir karsti mīlēts, un tas to jūt. Es mīlu katru savu izliekumu, sava brīnišķīgā un dievīgā ķermeņa. Manas ķermeņa līnijas ir vilinošas, jūtekliskas un neticami skaistas. Es esmu debišķīgi skaista. Es jūtu, kā mans ķermenis ir atslābinājies, relaksējies. Tajā ir ļoti daudz enerģijas, un ķermenis mans bauda dzīvi. Es esmu debišķīgi, brīnišķīga. Es esmu atvērta, es kustos graciozi, plūstoši. Es esmu veikla kā kaķis. Es ar lielāko aizrautību vēroju, kā vīrieši skatās uz mani, ar apbrīnas acu skatieniem. Es esmu jūtekliska, es ļoti stipri uzplutinos no domas, ka mans vīrietis mani apķer. Es kūstu no baudas, ka mans mīļotais vīrietis skūpsta mani, man ir tik patīkami viņa pieskārieni. Es atslābinos mana vīrieša maigās un prasmīgās rokās. Viņa pieskārēni ir tik patīkami, ka es vienkārši kūstu. Kad es baudu savu ķermeni, mans vīrietis bauda mani. Mēs abi kopā baudam mūsu tuvību. Mēs baudam mūsu ķermeņa saskaršanos, mūsu enerģijas. Es vēroju, kā vīrietis apbrīno manas sievišķīgās formas. Viņš redz manu skaistumu un jūt manu vilinošo seksualitāti, apbrīno mani. Mans vīrietis vienkārši kļūst traks no vēlmes, nekavējoties iegūt mani. Tieši tagad es dzīvoju ar pilnu harmoniju ar savu sievišķīgo dabu. Es dzīvoju pilnā harmonijā ar visu visumu. Es ar baudu komunicēju ar savu vīrieti. Vīrieša glāsti man sagādā milzīgu baudu un lielu apmierinājumu. Man ir pieejami ļoti daudz vīrieša glāsti. Mans vīrietis pievelkas pie manis. Mans ķermenis ir tik skaists, vilinošs, valdzinošs. Es esmu tik seksuāli skaista. Es esmu patiesi vilinoša skaistula ar neticamu pievilcīgumu, ar sievišķīgām formām. Mans ķermenis ir seksuāli pievilcīgs tieši tāds, kāds šobrīd tas ir. Man patīk nodarboties ar mīlestību un daru to ļoti bieži. Seks, tas ir ļoti labi, tas ir dabiski. Es esmu patiesi vilinoša, ar neticamu pievilcīgumu, ar sievišķīgām formām. Mans ķermenis ir seksuāli pievilcīgs, tieši tāds, kāds viņš šobrīd tagad ir. Man patīk nodarboties ar mīlestību un daru to ļoti bieži. Seks, tas ir ļoti labi, tas ir dabiski un neticami skaisti.